Ziņotāja Sanita. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstība izsludinātāja projektu konkursā. Biedrība Preļu rajona partnerība izsludināja projektu konkursu iesniegumu pieņemšanas pirmo kārtu. Lauku attīstības programma 2014–2020 gadam 19.2 pasākuma darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Projekta iesniegumu pieņemšanai ir līdz 2016. gada 16. maijam, un maksimālais atbalsts vienam projektam ir 50 000 eiro. Aglonas nodome nolem. Pirmais punkts – piedalīties Eiropas Savienības ELFLA izsludinātajā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pirmās kārtas lauku attīstības programmas 2014–2020 gadam 19.2 pasākuma darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju 19.2 aktivitātes vietas potenciāla attīstības iniciatīvas 2.2 rīcības atbalsts kultūras, sporta, atpūtas un saturīga brīvā laika pakalpojuma attīstībai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai projektu konkursā ar projektu iesniegumu Aglonas sporta centra stadiona pārbūve. Paredzot līdzfinansējumu 10% apmērā, jeb 5555,55 eiro no projektā attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 67 222,16 eiro, publiskais finansējums 49 999,95 eiro, attiecināmās izmaksas 55 555,55, neattiecināmās izmaksas 11 666,66 eiro. Un otrs punkts par projekta vadītāju apstiprināt Aglonas novada domas projekta vadītāju Anitu Kuckočiju. Jā, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājai? Kad mums jāiesniedz projektam? Līdz 16. maijam. Laiks ir. Kā saka, tātad mums jau ir viens lēmums, jā, ir bijis pieņemts. Nezinājām, kādā programmā startēsim. Tagad zinām, kādā programmā startējām, jā? Lūdzu, jautājumi debatēs. Nav, varam, lūdzu. Man bija pāris teikumu. Protams, ka šīs naudas pilnīgi visai laukuma pārbūvē nepietiks, tā kā mēs toreiz skatījām to tehnisko specifikāciju. Šeit, teiksim, mēs varēsim uzsākt laukuma sakārtošanu. Tad pārējos darbiņus vajadzēs atkal meklēt programmas, jo maksimālais līdzfinansējums, ko piedāvāja, bija 500 000 eiro. Un tad uz šo summu mēs arī sarēķinājām. Tad vairākās kārtās vēl. Kā ir atļaujas projektos? Pirmā kārta, otrā kārta. Tā, vēl ir kādi jautājumi? Nav? Varam balsot? Kas par to, lai piedalītos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstību un izsludinātāju konkursā? Kas par to balso? Par? Pret? Atturas? Greščenko kungs, es tiešām neredzu. Un viņš šeit Lolitas es neredzu. Esmu vainīgs, ka es tāds maziņš. Jā, labi, viss par. Paldies deputāti par darbu. Pēdējā